Padomju Savienībā, kā zināms, seksa nebija. Krītot dzelzs priekškaram 90. gadu sākumā, par to bija jāsāk runāt. Gluži tāpat kā skabārgas tēmas, arī pats raidījums daudzās ģimenēs tolaik tomēr bija aizliegtais auglis. Zini, kas ir skabārga? Jā, es zinu, kas ir skabārga. Kā jūs zinat? Elizabete ir mājās, tad tā ir skabārga. Ļoti daudz vēstules ir par to, kā lietot prezervatīvu. Labāk jau tomēr. Viņa tā kā skolniecīt, nevis tā kā daktara. Režisoram vajadzēja pārtraukt un to viņas roku novākt. Nevienam uz pieres nav rakstīts, vai viņš ir slims vai vesels, tad par šo nelaimīgo prezervatīvu, kuru vēl piedevām ir grūti dabūt, ir jādomā. Jā, toreiz laikam tādā veidā, ar tādu intonāciju, ar tādu pasniegšanas veidu, laikam vajadzēja sākt. Bet šodienā jau tas viss izskatās. Protams, neiet runa par tiem dzimumaktiem, kas notiek kaut kur vasarnīcā. Tur nedrīkst? Kāpēc tur nevajag? Tur nedrīkst, tur karsts ir. Kad ir kompānija un tiek atvēlēta viena istaba, 10 zēni, 2 meitenes, un tad nu viss tur notiek. Protams, par šādiem variantiem runa neiet. Runa iet par normālām dzimuma attiecībām. Man jau liekas, Pagaidi, interesanti, klausies. Šī brīdī meitenei galva būs skaidrāka, kā jau es daudzkārt esmu jums runājusi. Zēni, kuriem ir 11 gadi, ir hiperseksuāli, un viņu domāšana uz doto momentu tiek paralizēta. Kā tik var dabūt? Jebko, dod tik jebko, bet kā tik var? Tūlīt būs. Kas uz man pastīja? Tātad mēģiniet vienkārši savam draugam jautāt, vai tev nav kaut kas, lai mēs varētu pasargāt viens otru. Viņš viņu ir apkampis, bučo, un viņi tagad viņam teiks, vai tev gadījumā ir kaut kas, kas mūs pasargātu? Kāpēc nevar vienkārši tieši jautāt, vai tev nav prezervatīvs, vai tev ir prezervatīvs? Bet vai tev nav kaut kas? Vai tev nav kaut kas? Tātad man jāsaka jums, mīļās meitenes, jums jābūt šim prezervatīvam. Klausieties, meitenes, jums jābūt šim prezervatīvam sūniņam. Jā, tieši tā. Tad netaisīja no zarnām vēl? Pašai čistiņai vispār. No cūka. No Zarnām, jā. Nu, un tagad es gribētu parādīt, kā tad izskatās šis prezervatīvs, un atbildēt arī tām meitenēm, kas jautā, vai tiešām to uzvelk uz dzimumu locekļu. Jā, tik tiešām to uzvelk uz dzimumu locekļu. Uhtī, mēs pat redzēsim viņu. Kas to būtu domājis? Un uz dzimumu locekli arī vilks virsā. Katram prezervatīvam galiņā ir tāds neliela telpiņa, ja bija stilpums. Viņu uz mikrofonu ģērbis. Nē, tas nav mikrofons. Mikrofons tas ir. Nav mikrofons. Tas ir mikrofons. Uz mikrofonu man liežas. Tāpēc lūdzu, uztveriet to veselīgi. Pieiet ar humoru varbūt, ja jums tas liekas pārāk drastiski. Īstumā mēs tagad ņirgājamies, bet tajā laikā tas bija kaut kas, tas bija pavisam citādāk. Bēdas, šis ir baigā bomba reāli. Šitais ir vispār vakara nagla. Pēc tējas pauzes redzēsiet. Ak, Dievs, iedomājies. Gudīgi sakot, nāk raudiens. Es zinu, ka miedziņš nāk pēc kreisā. Miedziņš atnāca.